Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Nebīsties, tikai tici. Šodienas rakstu vieta. Bet Jēzus to dzirdējis, sacīja: Nebīsties, tici tikai, un viņa taps izglābta. Lūkas evaņģēlijs, 8. nodaļa, 50. pants. Šodienas pārdomas. Kādu dienu pie Jēzus pienāca kāds vīrs vārdā Jāirs un teica: Mana mazā meitiņa ir ļoti slima, viņa ir tuvu nāvei. Vai tu nāksi uz manām mājām un lūgsi par viņu? Jēzus piekrita doties, bet pa ceļam viņam visu laiku nācās apstāties, jo cits pēc cita cilvēki viņu aizkavēja. Visbeidzot kāds sacīja: Jēzu, tu vari nenākt, par vēlu, jo meitene ir mirusi. Ļaudis bija apbēdināti un ļoti satriekti, bet Jēzus Jāiram teica: Nebīsties, tikai tici, un meitiņa būs vesela. Ievēro vārdus, tikai tici. Tas bija vienīgais, ko Jēzus sagaidīja no meitenes tēva. Jēzus aizgāja pie meitenes, uzlika tai rokas, un viņa kļuva vesela. Ja arī tu šobrīd esi saskāries ar situāciju, kurai risinājums šķiet neiespējams un dabiski nav redzams, kā tu varētu izķepuroties, apzinies, ka viena no svarīgākajām spējām, ko Dievs tev ir devis, ir spēja ticēt. Dievs tev saka to pašu, ko viņš teica meitenes tēvam: Ja tu tikai ticēsi, es pārmainīšu tavu situāciju. Ja tu tikai ticēsi Dieva apsolījumiem, tu redzēsi brīnumu un piedzīvosi uzvaru. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka tu spēj dāvāt man uzvaru jebkurā situācijā. Paldies, ka rādi ceļu pat tad, kad šķiet tas nav iespējams. Es izvēlos nepadoties un stipri stāvēt ticībā. Jēzus vārdā. Āmen.